T4 slimība, bāks vāciņi. Praktiski visiem viņi sarūsējuši. Kāpēc viņi vispār rūsē? Tāpēc, ka viss šitais te ir no viena gabala bleķa uzvalcēts. Un pa šito caurumiņu ūdens iet iekšā un apakšā zemākā vieta, un tur viņš sāk rūsēt. Un kā viņu var restaurēt? Praktiski nekā. Šitā te maliņa jāatloc viss vaļā ir, un ar smilkšu strūkuli jāiztīra. Un šitie arī jāatloc vaļā. Un tad tur var būt, ka kaut kas sanāks. Nu, šitā izskatās pēc smilkšu strūkulis. Tagad skābo gruntu virsū, jāsatecina visur tur spraugās iekšā. Tad šūnu hermētiķi arī tajā spraugā jāiesmērē, un tad var locīt ciet. Un tad pildošo gruntu, un krāsiņu un laciņu, un būs tā kā jauns. Džermanī. Skābā grunta arī virsū. Tagad šūmās tik jāsasmērē tur pa šūvē, un tad var locīt cieto maliņu. Un tad pildošo gruntu virsū. Nu, nogruntēts ir. Šūmās tik arī rekupa maliņu sasmērēt. Iekšpusē tur nekādu baigo smukumu nevajag, galvenais, lai nerūsa. Un tagad ieskrās virsū. Kapots arī vēl jākrāso, bet sāks ar pašu galveno bākas vāku. Nu, vai nav skaistuls? Tumšs jau neko neredz vairāk. Te sapūt vaskaram, tajās spraugās visur. Tur lieko pēc tam noslauk. Un viss. Tam ir jāiet.